uztaisīt savam folderim paroli, lai citi mazi bērni vai kādi cilvēki, kurus negribat, vai nelien iekšā vienkārši. Tātad paņemam folderīti, uztaisīsim jaunu, nosaucam viņu kā gribam, es nosaukšu par testu. Un tagad atveram folderīti, redzi, nekā nav. Un tagad mums vajadzēs vienu notepad failu atvērt, jā, re, kur ir, un iekopējam kodu, kurš būs descriptionā, 100 punkti būs descriptionā. Tātad, jā, re, kur mums ir, un atrodam unlock, un re, kur trešā rinda, if not, your password go to file. Tātad, if not, un go to file. Un tur, kur your password, to izdzēšam ārā, un ievadam, kādu paroli mēs vēlam. Man būs paroli vienkārši. Tagad šo saglabājam. Un, jā, atrodam mapi, kur mums viņu vajag saglabāt. Vai kur tests mape. Un nosaucam, kā gribam paroli, var piemēram. Un aizmugurē nedrīkst būt .txt, tur jābūt .bat, savādāk nesanāks. Un tagad saglabājam kā all files save. Jā, un tagad mums te ir saglabājies. Jā, un tagad šo te uzspiežam dubult klikšķi uz šo. Un re, kur preseni key, if you can nospiežam, labi, re, kur mums ir mape. Tur jūs varat likt, ko gribat locker mapē. Un tagad divreiz uzklikšķiniet uz šitā, un viņš prasa, vai jūs gribat nobloķēt. Y, jā, N, no, mēs gribam, spiežam Y, un Enter. Un tagad preseni key, if you continue, ok, nobloķējies. Locker mapa pazuda, un nav nekas, tikai šis te. Ieejam šeit, atkal. Un uzspiežam divreiz uz šī, un viņš saka, lai mēs ievadam paroli. Un ko ievadam arī, ja jau viņš prasa. Un re, kur ir mape? Nē, tā nav īstā, drīz būs jāparādās vēl vienā locker mapes. Jā, re, kur ir mūsu locker mape? Es nezinu, kāpēc tāds lock mape vairs vaļā, labi, tas tā. Un šeit mēs varam visus failus paskatīties, kā mēs gribam, un atkal uzspiežam divreiz. Yes. Un mums ir nobloķējies. Paldies, kad skatījāties. Uz redzību.